Ecehiela 11. nodaļa. Tad Dieva spēks mani pacēla augšup un nonesa pie tā kunga nama vārtiem, kas ir pret rītiem. Vārtu ieejā es redzēju stāvam 25 vīrus un viņu vidū tautas vadoņus. Jāsanju Asura dēlu un Pelatju Benajas dēlu, un viņš man sacīja: cilvēka dēls, tie ir tavi vīri, kas šai pilsētā izprāto daudz ko nelabu un dod ļaunus padomus. Tie saka, vēl nav pienācis laiks celt namus. Pilsēta ir katls un mēs esam gaļa. Tādēļ sludini pret tiem, sludini cilvēka dēls. Tad tā kunga gars nāca pār mani un man sacīja: saki tiem, tā saka tas kungs, tā jūs runājat, Izrēla nams, un jūsu domas, kas nāk jūsu prātā, man ir labi zināmas. Daudz ir to, ko jūs esat nokāvuši šinī pilsētā. Pilsētas ielas ir pilnas ar nokautiem. Tādēļ, saka tas kungs, jūsu nokautie, ko jūs esat noguldījuši pilsētā, ir gaļa, un pilsēta ir katls, bet jūs es izvedīšu ārā no tās. Jūs bīstaties no zobena, bet es tiešām sūtīšu zobenu pāri jums, saka Dievs tas kungs. Es jūs izvedīšu ārā no pilsētas un jūs nodošu rokās svešajiem, un es nesīšu jums tiesu. Jūs kritīsit no zobena, pie Izrēla robežām es jūs tiesāšu, un jūs atzīsit, ka es esmu tas kungs. Šī pilsēta jums nebūs par katlu, un jūs nebūsit tanī par gaļu. Pie Izrēla robežām es jūs tiesāšu. Tad jūs atzīsit, ka es esmu tas kungs, pēc kura likumiem jūs nestaigājāt, un kura baušļus jūs nepildījāt. Bet jūs pildījāt to tautu likumus, kas jums bija visapkārt. Un notika, ka man tā sludinot Pelatja Benaja dēls pakrita un nomira. Tad es kritu uz sava vaiga, kliedzu stiprā balsī un teicu: ak, kungs, kungs, vai tad tu gribi pēdējos no Izrēla pāri palikušos iznīcināt? Tad pār mani nāca tā kunga vārds: cilvēka bērns, tie ir tavi brāļi. Jā, tavi brāļi un radi, un viss Izraēla nams, par kuriem Jeruzālemes iedzīvotāji saka, tie tagad ir tālu prom no tā kunga. Mums ir dota šī zeme par īpašumu. Tādēļ saki tiem, tā saka tas kungs, jebšu es tos tālu aizvedu starp tautām un tos izkaisīju pa zemēm, tomēr es vēl nedaudz esmu tiem par svētumu tais zemēs, kur tie nonākuši. Tādēļ saki tiem, tā saka Dievs tas kungs, tiešām es jūs salasīšu kopā no tām tautām un zemēm, kur jūs esat izkaisīti, un jūs savākšu vienkopus un jums atdošu Izraēlas zemi. Kad viņi tur būs atgriezušies un būs izvākuši visus elkus un visas negantības, tad es tiem došu citu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu viņiem no krūtīm akmens sirdi un iedošu tiem sirdi no miesas, lai tie staigā pēc maniem likumiem, ievēro manus baušus un tos pilda. Tad tie būs mana tauta un es būšu viņu Dievs. Bet tiem, kuru sirds dzenas pēc šausmīgajiem elkiem
un to negantībām es uzlikšu viņu grēkus uz viņu galvām, saka Dievs tas kungs. Tad ķērubi pacēlās spārnos un riteņi gāja viņiem līdzi, un Izrēla Dieva godība bija virs tiem. Tad tā kunga godība pacēlās no pilsētas vidus un nolaidās uz tā kalna, kas atrodas no pilsētas pret rītiem. Tad gara spēks mani pacēla un aiznesa uz Kaldēju pie izvestajiem, parādībā, kuru deva Dieva gars. Tad nozuda arī parādība, ko es skatīju, un es pasludināju izvestajiem tā kunga vārdus, ko viņš man teica, un visu, ko viņš man rādīja.